mūsu dzīvē vienmēr ienāk kaut kas jauns. Kā mēs mācamies. Mēs varam to saukt par skolotājiem, bet tie var būt ne tikai skolotāji, kā cilvēki, kā personas. Tās var būt dažāda veida ziņas, notikumi, krīzes un grāmatas. Un man ir tā, ka tajā brīdī, kad es jūtu, ka man konkrētais posms ir tā kā noslēdzies, es esmu paņēmusi visu no šī avota, ko es varu, es saku, gribu nākamo skolotāju. Un es mīlu grāmatas, autorus, un reizēm ir tā, ka sekoju vienam autoram un pērku vairākas viņa grāmatas, līdz kamēr ir tā kā izsūkts viss, ko no viņa var paņemt. Un es noteikti atgriezīšos pie grāmatu tēmas vēl arī citas reizes, bet šodien es gribu pastāstīt par psihosomātiku. Tā ir lieta, ko es neesmu studējusi, bet man viņa ir ļoti svarīga kļūst pēdējo 6 mēnešu laikā, jo es vienmēr esmu zinājusi šo terminu, bet nav tā kā bijis saprast, kas tas ir. Bet patiesībā tā ir vissvarīgākā lieta, no kā patiesībā ir jāsāk, jo jebkura slimība ir tikai simptoms. Tavu iekšējo procesu, tavu iekšējo neatrisināto procesu simptoms. Un atkarībā no tās slimības, kas tev ir, jo īpaši arī hroniskās, ir tieši ilgstošo neatrisināto psihisko konfliktu sekas, simptoms. Un jātiek ar to visu galā, ir jābūt apzinātiem un cēlies un velies. Jebkura veida slimība ir tikai simptoms, un ar tableti vien slimību neizārstēs, jo tas ir tikai simptoms. Un šajā sakarībā es gribu minēt, esmu ļoti priecīga, ka manā dzīvē ir tā ienākusi Iluta Repule, kas ir psihosomatikas speciāliste. Un viņas grāmata šī ir diagnoze simptomu valoda. Kā simptomi tev pastāsta par to, par ko raud tava dvēsele. Fantastiski. Aiziet, uzmeklē!